Desmitiem cilvēku pazīstami savā starpā un absolūti svešinieki pulcējās šorīt, lai dotos Artūra Baduna meklējumos. Jauneklis, kuram nesen palika 30 gadi, pazuda 9. janvārī. Trauksmi pacēla tuvinieki, caur sociālajiem tīkliem lūdzot atsaukties tiem, kuriem ir informācija par viņa atrašanās vietu. Tādu nebija, bet ziņas ātri izplatījās pa pilsētu. Nākamās nedēļas sākumā jaunais vīrietis tika oficiāli pasludināts meklēšanā, bet tas nenesa nekādus rezultātus, un meklējumos izgāja brīvprātīgie. Meklēšanas teritorija tika sadalīta vairākās daļās – pamestas ēkas, upes krasts, pļavas. Bēda pulcēja Artūra kolēģus no neatliekamās medicīnas palīdzības dienesta, draugus, Dagdas iedzīvotājus, kur dzima jauneklis. Viena no pēdējām, kura runāja ar Artūru, bija viņa kaimiņiene. Viņa satikās pie mājām Nometņu ielā 8. janvārī ap pusnakti. Es ar šuni staigāju uz parku, uz turpu šurpu. Skatos, suns mans kā savs, viņš vienmēr, viņš iet no tā, es pieradu, ka viņš vienmēr laikus iet uz darbu, kājām staigā. I tagad tāds balss viņam kaut kādā, viņš vēl tā oi, Lāduška, kāda tu laba meitiņa, nu, uz mājām, jā. Es saku, jā, bet es tā gabaliņā no viņa nepienāca tu. Nu, bet tāda balss bija. Un viņš aizgāja uz mājām, es vēl pastaigājos, iededza gaismu. Ik viens, ar kuru mēs runājām, atsauca Artūru kā ļoti labu un sirsnīgu cilvēku. Strādāja atbildīgi. Aizejot meklējumos, katra dvēsele gribēja, lai tie beidzas bez rezultātiem, jo tomēr cerēja, ka puisis ir dzīvs. Diemžēl tas nenotika. 2 stundas vēlāk jaunekļa ķermenis tika atrasts grāvī netālu Dārziņu mājām. Tie, kas zināja Artūru Badunu, netic, ka jaunais vīrietis ir izdarījis pašnāvību. Atbildi uz to, kas notika tajā naktī, meklēs policijas darbinieki.